Sveicināti! Esmu Laura Rakova. Vislatvijas vidusskolā atbildu par mācību darbu. Pastāstīšu jums, kā tad notiek mācības mūsu skolā, jo dažādās tālmācības skolās mācību process ir ļoti atšķirīgs. Tanī brīdī, kad skolēns ir iestājies mūsu skolā, uz vecāka e-pastu vai pilngadīga skolēna e-pastu tiek nosūtīti piekļuves dati mācību vidēm. Un mums ir 3 mācību vides, kurām ir dažādas funkcijas. Un pirmā un svarīgākā ir Google Classroom, kur ir izvietoti visi mācību vielai nepieciešamie materiāli, sākot no teorētiskajiem materiāliem un beidzot ar pārbaudas darbiem. Tad tur ir gan video pamācības, lielākas, garākas un īsākas, gan arī pašpārbaudas uzdevumi, lai skolēns var iegūt arī formatīvo vērtējumu, saprast, cik es esmu gatavs kārtot pārbaudas darbu. Un no šīs te vides ir iespēja pieslēgties arī tiešsaistes nodarbībām. Mēs tās saucam par konsultācijām, jo tiešsaistes nodarbību apmeklējums tālmācībā nav obligāts, bet vēlams tiem skolēniem, kuriem pašvadīta mācīšanās tik labi vēl neveicas. Un šis saraksts ir pieejams otrā vidē, kas ir daudziem pazīstama kā e-klase, nodarbību saraksts mazākajiem skolēniem. Tā ir pirmdiena, trešdiena, 3 dienas nedēļā notiek tiešsaistes. Lielākajiem skolēniem ir 4 dienas nedēļā. Kā jau teicu, visi materiāli, kas ir Classroomā, ir pietiekami, lai skolēns pats varētu apgūt mācību vielu un uzrakstīt pārbaudas darbus. Bet tiem, kuriem neveicas, vai arī ļoti interesē kāds priekšmets un gribas tikties ar skolotāju un klases biedriem, tie tad slēdz klāt tiešsaistēm. Var mācīties 3 variantos. Vai nu izmantot tikai materiālus, vai nu mācīties skolotāju vadībā, regulāri slēdzoties tiešsaistēm, vai izlases veidā. Ja man kāds priekšmets grūtāk veicas vai ļoti interesē, tad es varu tieši uz tiem pieslēgties un pārējos pildīt pats savā tempā. Arī klases stundas ir īpašas, un uz tām mēs aicinam visus skolēnus, jo klases stundās audzinātāji runā par dažādām tēmām, kas ir saistītas ar karjeras izglītību, ar izaugsmi, ar sevis saprašanu. Un arī karjeras speciālisti ļoti bieži piedalās šajās nodarbībās, organizē dažādus tiešsaistes seminārus ar populāriem cilvēkiem, kuri savā dzīvē ir sasnieguši savus mērķus, viņi dalās pieredzē, tāpēc klases stundas patiešām aicinam apmeklēt visus, arī tos, kuri varbūt neapmeklē citas nodarbības, jo tās ir uz personības veidošanu ļoti vērstas. Pārbaudas darbu iesniegšanas termiņš ir katra mēneša pēdējais datums. Tas nozīmē, ka es pats mēneša sākumā saplānoju, kādā tempā, kuru priekšmetu es ņemšu, lai līdz mēneša beigām visi darbiņi ir iesniegti. Un ir trešā vide, ko mēs joprojām saviem skolēniem vēl nodrošinam, tas ir uzdevumi LV profs, lai varētu arī vēl papildus trenēties un pārbaudīt savas zināšanas ar pareizajām atbildēm, kas ir pieejamas. Ko mēs darām piekdienās? Piekdienas visai skolai ir brīvas. Piekdienās skolēni dodas ar klasēm pārgājienos, ekskursijās, uz teātriem, dažādām aktivitātēm. Vismaz 4 piekdienas gadā skolēni kaut kur dodas ar klasi. Protams, pēc izvēles. Nevienam nav obligāti jādodas no reģiona uz Rīgu, bet, protams, ir prieks satikt savus klases biedrus. Vēl arī piekdienās tiek organizēti skolas lielie pasākumi, kur tiekas visi kopā, visa skola. Tas nozīmē, ka daļa piekdienas paiet socializējoties ar saviem skolas un klases biedriem, un daļa piekdienas ir brīvas, kad mēs varam paši plānot savu laiku, lasīt grāmatas, doties pastaigās, vai arī reģionos kopā ar saviem apkārt dzīvojošajiem draugiem un ģimenēm organizēt savus pasākumus, kā to dara biedrības reģionos. Un viena ļoti aktīva biedrība mums ir Limbažos, kur ļoti regulāri notiek dažādi pasākumi. Paši vecāki saviem bērniem tos organizē. Un mēs aicinām arī citos Latvijas reģionos aktīvos vecākus organizēt savu ārpusskolas dzīvi interesantu saviem bērniem. Aktīvākos skolēnus mēs aicinam piedalīties skolēnu pašpārvaldē.
Skolēnu pašpārvaldei ir iespēja mācīties par līderiem, spodrināt savas prasmes un zināšanas dažādos semināros, kopīgos pasākumos, doties Erasmus braucienos uz ārzemēm, uzlabot savu valodu, svešvalodu un uzlabot, kas ir pats svarīgākais, pārējo skolēnu dzīvi mūsu skolā ar jūsu idejām, jo jauniem cilvēkiem ir jaunas idejas, par kurām mēs pieaugušie reizēm nespējam iedomāties. Tas nozīmē, ka visi var atrast savu nodarbošanos. Un tie, kas negrib aktīvi iesaistīties mūsu skolas darbā, rod iespēju piedalīties savā reģionā dažādās interešu izglītības nodarbībās, mākslas, mūzikas, sporta, kas nu kuram interesē, un socializēties aktīvi, pavadīt savu brīvo laiku. Arī vecāki ir klātesoši, mums ir Telegram grupas, tādi kā čati katrai klasei, kur savā starpā vecāki dalās pieredzē, komentē kādus uzdevumus, palīdz ar idejām, un klātesoši ir šajā čatā gan audzinātāji, gan skolas vadība. Tas nozīmē, ka kaut kāds interesants idejas vai ieteikumi, ko vecāki arī ierauga, uzreiz tiek saņemti. Un mēs reaģējam, analizējam, kā tos ieviest, vai arī kādus procesus skolā uzlabot. Nav jāgaida kaut kāds vecāku sapulces īpašās, lai izteiktu savu viedokli un redzējumu. Un tieši šis laikam ir tas iemesls, kāpēc mēs kā skola ļoti strauji augam un attīstamies, jo esam vienoti, ejam vienu ceļu uz vienu mērķi. Gaidām mūsu skolā, ja redzi, ka tā tev ir piemērota vai piemērota tavam bērnam. Uz tikšanos!